Ikdienu Latvijā pārdota 200 tonnas piena, un pašlaik jau aptuveni 120 tonnas pārtikas piena Latvijā importē no kaimiņu valstīm. Latvijas Piensaimnieku centrālā savienība uzsver, lai gan pašmāju zemnieki pienu vietējam tirgum spēj saražot pietiekamā apjomā, mazumtirgotāji aizvien turpina palielināt no kaimiņu valstīm ievestā piena apjomu. Tikai un vienīgi Latvijā ir šāda situācija, kur, iedomājieties, dzeramais piens tiek pārdots vairāk nekā pusi no kopējā apjoma tieši importu un tikai 40% vietējais. Centrālās statistikas pārvaldes provizoriskie dati liecina, ka pērn Latvijas piensaimnieki saražojuši 974 tūkstošus tonu piena, kas ir tikai par 1,7% mazāk nekā 2021. gadā. Pārvaldē skaidro, ka tāpat laikā Latvijā vērojams daudz straujāks laucamo govju skaita kritums. Ja salīdzina ar 2020. gadu, tad samazinājums ir 6%, un ar 2015. vispār ir 21% samazinājums. Taču neskatoties uz to, pieaug vidējais izslaukums. Centrālajā statistikas pārvaldē pašlaik vēl nav apkopoti dati, kā piensaimniecības nozari kopumā ietekmēja straujais piena cenu kritums pēdējos mēnešos. Taču dati liecina, ka jau iepriekš Latvijā samazinājās uz vietas saražotā krējuma, sviesta, skāpiena produktu un siera apjoms. Arī šo produktu imports pieaug. Cita attieksme pret vietējo produkciju esot kaimiņu valstīs, kur to atbalstot gan tirgotāji, gan pircēji. Tā uzsver Latvijas Piensaimnieku centrālajā savienībā, piebilstot, ka mūsu lauksaimniekiem saražoto pienu nākas par lētu naudu pārdot kaimiņos. Piemēram, tāpat laikā Lietuvā un Igaunijā ir tikai un vienīgi vietējās izcelsmes krējums. Tur nav runa par Latvijas vai Polijas vai Somijas krējumu. Tādu tur vienkārši nav. Taču arī Latvijas piena pārstrādes uzņēmumiem pērn ir izdevies kāpināt eksporta apjomu par 15%, un, kā liecina Piensaimnieku savienības dati, vislabāk ārvalstīs ir pirkts tieši Latvijā saražotais piens un krējums. Laura Jansone, RTV.